Labrīt visiem! Čau! Es tagad jums šodien parādīšu tādu ļoti ātru video, kā es ikdienas dienā krāsojos, kad man ir jāsteidzas, ka man nav laika, es nepavadu ļoti daudz laika un, principā, izmantoju arī salīdzinoši maz produktus. Tad tie būs mani tādi vienkāršie, ļoti praktiskie un ātrie padomi, kā uzkrāsoties ikdienas gaitā. Es esmu līdz šim jau sagatavojusi seju ar Douglas serumu naturālas līnijas ar arganēļu. Ļoti patīk, ļoti ātri iesūcās, vieglas tekstūras un, protams, viņš ir vegānu, bio, eko, šmeko, viss tā, ļoti labs un foršs un redzams jau pudelīti ar pusēm. Man ļoti patīk, es viņu ļoti lietoju. Un pa virsmu es viņam, ka viņš iesūcās, uzklāja Lamav ar hibis ekstraktu dienas kremiņu. Arī ļoti vieglas tekstūras, man nav ne lipīga sajūta neko, bet viņš tā kā forši nomitrina vādiņu un sagatavo tālākam visam, ko es likšu virsū tonālajām kremām. Attiecīgi uz lūpām man ir Maybelline Baby Lips. Fiksi, ātri. Mitrinātas lūpas ir ļoti svarīgi, lai viņas nav sausas, lai viņas ir skaistas, smaids un vispārējais super. Savu ikdienu es vienmēr no rīta, kad ir sejiņa nomazgāta, es sāku ar Talikas Liposil Expert serumu, kas ir paredzēts skropstām. Šis serums 28 dienu laikā sola garākas, atliektākas un tumšākas skropstas. Es esmu uzsākuši šo 28 dienu ceļojumu kopā ar šo produktu. Es tiešām vēlos redzēt, vai viņš ir tik labs, cik viņu tā kā visi pasaule slavē. Un vēl kas ir, es viņu izmantoju ne tikai skropstām, bet arī uzacīm, jo man uzacis ir jaunības dienās cietušas no pārlieku lielas raustīšanas, un viņas ir šauras, plānas, šķības greizes un neaug apakaļ. Tāpēc, ja šis, kas nav tik spēcīgs produkts, kā ir speciāli radīts uzacīm, jau man dos efektu, tad es noteikti došos iegādāties speciālu uzacīm paredzēto. Tā kā es īstenībā lieku ļoti lielas cerības uz šo produktu, redzēs, kas notiks pēc 28 dienām. Patreiz lietoju nedēļu. Gribētos ticēt, ka es kaut ko redzu, bet varbūt tās ir tikai manas iedomas. Vai var sakot, tas bija par bāzīti. Ar ko es sākšu visu pasākumu ar tonālo kremu. To var likt, var nelikt. Es lieku, tāpēc, ka es gribu likt vaigu sārtumu, tāpēc, ka es gribu nedaudz pamodelēt seju. Attiecīgi to visu ir vieglāk darīt uz kaut kādas bāzītes, jo sejiņa, ja ir mitra, tad tas viss jums pielips un tad būs tā kā būs. Bet, principā, ja pūderītis ir, ko jūs liekat, ir tāds satīnīgāks, maigāks, nevis matēts, tad jūs arī varat nelikt tonālā kremu, nopūderēt sejiņu, likt vaigu sārtumu, likt bronzerīšus, visu, kas jums ienāk prātā. Bet es sākšu ar tonālo kremu. Es izmantoju L'Oreal True Match, Rose Beige toni. Un klāju tik uz sejas. Ļoti ilgu laiku es jau izmantoju Bdellium Tools 959 vaigu sārtumu otu sintētisko, lai klātu tonālo kremu. Man ļoti patīk. Beauty Blenders man arī ļoti patīk, bet šī ota ir labākais mans atklājums tonālā krema uzklāšanai pēdējā laikā. Noapaļotā forma ļauj viegli izpludināt, neatstāt līnijas. Tā. Labprāt uzņemt laiku, cik es vispār to daru. Kaut kāds 3 minūtes to daru, 35. Skatīsimies. Tā. Tātad pamatiņš mums ir dana. Ejam tālāk. Acu ēnu bāzi. Acu ēnu bāzi es izmantoju Urban Decay paraudziņu Sin. Sin ir tāda perlamutrīga acu ēnu bāze, līdz ar ko matētās acu ēnas jūs uz viņas varat necerēt likt, bet viņa ir ļoti maigas tekstūras, ļoti viegli klājās plāni. Principā, ja kādam gribās vienkārši izlīdzināt plakstiņu un izgaismot, pilnīgi pietiek ar šo bāzi un viss. Viņa jau ir vienmērīgāk, gaišāk un skaistāk. Bāzi ir
Tātad, turpinājumā. Izmantošu S-Goša acēnis. Šīs te mums saucās Highlight Trio. Three of a kind. Tā izskatās, ka 3. Un es izmantošu vidējo tonīti rozā iekšējā kaktiņā un zem uzacs. Kur līdz acis vidum izgaismoju, lai acī piešķirtu acis plakstiņam, tā kā lielāku to apjomiņu. Zem uzacis arī, lai kauliņš izvirzās uz āru, paceļ uz augšu uzaci, lifting efekts. Pirksts ir labākais draugs, ar viņu arī forši viegli var visu izpludināt. Tā. Ar ēnām šīm mēs esam gatavi pabeigt. Nākamais, ko es izmantošu, šīs ir neatceros nosaukumu. Zinu, kas tās ir. Tās ir Džeinas Iridēles acēnis, kuras es esmu izrāvusi no vienas kastītes, kur bija vairāki produkti iekšā. Patīk ļoti šis tonīts. Es ticu, ka es viņu nekad dzīvē neatjaunošu, bet kamēr viņš ir, es viņu lietoju. Un es viņu klāju ārējā stūrītī. Uz vidiņu. Ļoti nekārtīgi. Jo pēc tam es ņemu pludināšanas otiņu un smuki izpludinu visu savu nekārtību. Tā kā no iekrituma uz augšu. Un otrā pusītē tāpatās. Superīgi. Otra ēna mums arī ir. Tātad tas ir gatavs. Lai actiņām piešķirtu tādu mistiskumu nedaudz, es izmantošu MAC acu ēnas Uninterrupted. Šīs es iegādājos Londonā, man ļoti viņas patīk. Īstenībā viens no iemesliem, kāpēc es viņas iegādājos, tāpēc, ka Linda Hallberg, zviedru vizāžista un blogere, viņa ļoti daudz make-upos izmantoja šo te kā pludināšanas ēnu, un citreiz tu skaties un īsti neredz, kur viņi ir uzlikti, bet viņi dod tādu ļoti saudabīgu efektu, un es viņu izmantoju ļoti bieži, tā kā tā uz fotosesijām un visādām modes stylingiem make-ups, tad es izmantoju šo te, jo viņš ir tāds superīgs tonītis. Un tad es ar viņu tieši papludinu to arī, to savstarpējo līniju, kas ir starp iepriekšējo vēsi brūno. Nedaudz zem actiņas palaidīšu, stūrītī vairāk. Viegla nojausma par ēnu. Super! Es nespēju noskatīties uz savām uzacīm, tāpēc, kad es turpinu, es uzkrāsošu uzacis. Kā vienmēr izmantoju sev iemīļoto Christian Fay uzacu ēnu komplektu. Es izmantoju naturālo trafaretu. Ņemu trafaretu, spiežu klāt. Matiņi iziet cauri. Pretējā virzienā ietonējam. Kāds man meklē? Jā. Viena uzacis ir gatava. Nu re, uzacis arī ir. Nu jau labāk. Tagad tā, es izmantošu, var izmantot jebkādu pūderīti, es izmantošu pirmo, kas man bija pa rokai, šis arī ir Jane Iredale pūderītis, lai noņemtu spīdumu sejai, nofiksētu tonālo kremu un varētu likt vaigu sārtumu un bronzerīti. Tā nopūderējuši sejiņu mēs esam. Tagad es ķeros pie sava tagad viena no iecietītajiem zīmuļiem. Tas ir L'Oreal Superliner Matte. Viņš ir ūdens noturīgs, melns zīmulīts. Tiešām visu dienu turās fantastiski. Un es viņu klāju zem apakšējām skropstiņām. Līdz vidiņam apmēram. Atceramies, ka mēs neklājam ūdensnoturīgos zīmulīšus ūdenslīnijā, lai nesausinātu asardziedzers. Tagad es vienkārši papludinu to zīmulīti.
lai zīmols nebūtu tik intensīvs ar to pašu brūno ēniņu maziņojas. Viņu vēl papludināšu. Un tagad turpināšu skropstām, izmantošu Maka skropstu atliecēju. Jāsaka godīgi, ka viņš tiešām ir fantastisks, kad es biju iepazīties ar Maka kosmētiku. Pirmo reizi, kas Stokmanā pie mums tepat Latvijā, man bija iespēja tikties ar Maka vizāžisti, kas nav no Latvijas. Viņa ir starptautiskā trenere, un tad viņas tie tā kā ieteiktie produkti, kurus es paņēmu arī sevi izmēģināšanai, bija skropstu atliecējs. Un jaunākā, labākā draudzene man ir Miss Manga Punky skropstu tuša. Wow, 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 kādas skropstas. Reāli superīgas. Turās, viņa nav ūdens noturīgā, bet turās kā ūdens noturīgā. Es vakarā, ja tuvojos ar micelāro ūdeni, tas ir bezcerīgi. Man sanāk tikai ar 2 fāžu kosmētikas noņēmēju viņu notīrīt. Tadām! Lēļu aktiņas. Un otrā. Tik. Es secināju to, ka es no rītiem nekrāsojos tik ilgi, jo es nepļāpāju ar sevīm. Es nevienam neko nestāstu. 10 reizes nenospiežu play un pauzu kamerai. Kā rezultātā kādas minūtes 5 no video varēsim ņemt nost. Vai. Vienīgais viņa mēdz saķept, bet priekš tam ir jābūt mājās vismaz vienai tīrai skropstu tušu birstītei. Man tādas ir daudzas, dažādas. Ar silikona birstītēm, ar sariņiem. Tad, kad beidzās skropstu tuša, mēs vienkārši viņu izmazgājam. Turam kaut kur uz spogu galdiņa, lai pie vajadzības varam skropstu ķemmēt. Tā pus man sanāca, šitie vēl ir bardaks. Ņem citu. Man ir vairākas, man ir īstenībā ļoti daudz. Principā birstītes gandrīz laikam ne no vienas skropstu tušas, kas man patīk nemet ārā. Jo viss spēks ir birstītēs. Nu jau labāk. Šito mēs varam noņemt. Nu, ne. Cita lieta. Jep. Tātad. Vēl nedaudz uz apakšējām. Jipī! Pavisam ātri. Pēdējie štrihi. Vaigu sārtums. Šie īstenībā ir Nubas vaigu sārtumi, kur man bija sadrupuši, un es viņus iespiedu Make Up Forever X skulptoru kastītē. Es izmantošu šodien vēso tonīti. Lieku uz vaigu ābolīšiem. Mīkstākās daļas. Tā, vaigu sārtums ir. Nākamais. Maka bronzeris, medium deep. Es viņu netik daudz modelēšanai, cik vienkārši no sākuma iesildīt vietiņu, kuras likšu modelētāji. Tā. Un Maka mat bronze matāts bronzerīts. Man viņš ļoti arī patīk. Būs atkārtots 100% pirkums modelēšanai.
derēs gaišai līdz vidē tumšai ādai. Uz tumšiem, iedegušiem, saules samīļotiem ģīmīšiem viņš neko nedos. Šubidubi. Viss. Lūpu mitrināšanai es izmantoju pēdējā laikā Douglas Beauty Systems lūpu balzāmu, kuram ir hialuronskābe iekšā. Lai man lūpiņas nav sausas, ir spīdīgas, ir foršas, un to es vienmēr nesēju arī savu līdzi somiņā. Nu ko, ja viss ir izdarīts, tagad atliek tikai man ar matiem kaut ko sadarīt, un es skrienu pastrādāt. Principā, ja es skatos uz pulksteni, tad ir 55 minūtes. Ja mēs sākām 35, 20 minūtes noņemam nost, 5 būs 15 minūtēs. Esmu uzkrāsojis, es domāju īstenībā, ka varētu arī bišķi mazāk kā 15 minūtēs, bet 15 minūtes, manuprāt, ir ok. Vai ne? Labi, līdz nākamajai reizei. Čau!